Nebaidies dabūt bietē. Tas būs tikai uz īsu mirkli. Uzvaras sekos tev. Es vienmēr jau no bērnības esmu baidījusies zaudēt un būt apkaunota. Bija pat periodi, kad es biju pie tā tik ļoti pieradusi, un man bija sajūta, ka tas būs vienmēr, bet vienmēr šī sajūta man lika justies kā tādam totālam lūzerim. Tā, kad tevi apkauno vai tevi neņem bariņā vai pasaka piezīmes par tevi. Un šīs sajūtas man vienmēr ir likušas cīnīties par savu, tā kā nevis gluži izdzīvošanu, bet to savu reputāciju. Un tas jau man bija iegājies, ka tagad dzīvojot ar Dievu un sakot, ka es tiešām esmu uzvarētāja pa dzīvi, tas jau man neatnāca vienā dienā. Būšu godīga, ilgu laiku man ir nācies cīnīties ar to, kad katrā situācijā piedzīvojot, kā Dievs tev ļauj būt uzvarētājai. Un nevis, kad tik pagadās, bet reāli uz tāda regulārā pamata. Tu esi uzvarētāji. Un ir forši to apzināties, bet, kad tu piedzīvo daudz dažādas situācijas, tu vienmēr tik un tā šaubies, bet vai šajā reizē tu uzvarēsi. Un tas, ko es tev gribu tagad teikt, man pēdējā situācija bija tiešām tāda ļoti neforša, kad man visu cilvēku klātbūtnē bļauja virsū. Un es tik tiešām sajūtos tā, es jau teicu šo piemēru, kā 10 gadus atpakaļ, kad veikalā mani visa kolektīva klātbūtnē čatiņā, mēs mazai Elīna jau ir glupa, Elīna jau neko īsti nezina, viņa nemāk, un tā visa klātbūtnē, protams, atskaits tikai Elīna varētu nenodot no sērijas. Bet es jau vairs neatceros, par ko tas īsti bija, es vienkārši zināju, ka tehniskā puse nav mana, un tas noteikti nebija tīšprāt, jo es vienmēr darīju ar visu sirdi, bet, kā tu pasaki šo lietu? Un es atceros, kā bija man brīvdienas sēdienas, atējuši čatu, vienkārši visu meitiņu klātbūtnē, kas neizdarīja? Protams, ka Elīna neizdarīja. Un tad, kad tu zini, cik tu esi jaudīga, tad, kad tu zini, ka tu toties varbūt māki visas citas lietas tik labi darīt, un ka tev aizrāda par kaut ko tādu, un vēl pēc tam publiski, tad gribās uzmest lūpu. Un arī tajā brīdī es uzmetu. Man likās, es nekad nevarētu būt vadītāja. Es nekad nevarētu darīt lielākas lietas, jo es nemāku pat atskaitu uztaisīt. Tas nav mans, bet vismaz es zināju, ka es ļoti labi māku pārdot. Tas man mierināja, bet tas rūgtums bija palicies. Un, es varēju sprēgāt pretī, es varēju sist ar dūri, es varēju bļaut vai argumentēt. Gribās uzdot jautājumu, kāda esi tu? Vai tu māki par sevi pastāvēt, vai tev ir nācies par sevi pastāvēt, vai tu vienmēr labāk paklusē. Norī un velc to sūdu čupu. Tas, ko es tev gribu teikt, neviens no šiem variantiem nav labs un nav īsta atbilde. Labākais, ko tu varētu darīt, ir apzināties, kā meita tu esi. Un ja tu katru dienu staigā Dievā un ar viņu, tev nav jābaidās par kādu citu argumentu. Tas nenozīmē, ka tas nenotiks. Joprojām atceros, kad man parādījās tādas tuvas attiecības ar Dievu, un mana tagad draudzene, projektu vadītāja, tagad es ar viņu strādāju kopā, bet tajā laikā viņa bija mūsu vedēja. Un es atceros, ka mēs tikko bijām uzsākuši biznesu, un viņa man pasauca uz randiņu, uz tēju, un viņa man tā arī teica, viņa saka, Elīna, tev neliekas, ka tu esi pārāk vulgāra. Un tajā brīdī man bija tāds, kurā vietā? Es sirdī nejūtu to pārmetumu sev, ka tas tā ir. Bet viņai tā likās. Un tajā brīdī es jau nodomāju, bet kas būtu, ja es gribētu pelkustījumus pārdot? Man vispār tādu sarkano krustu kāds pārmestu pāri. Tā kā reāli. Un es teikšu vienu. Viens ir, ka tu jūti, ka tu rīkojies nepareizi, un tu zini, ka tu kļūdies. Un tīšu prāt to dari. Un tad tu saņem bietē. Bet pilnīgi kaut kas cits ir, kad tu nejūties vainīga. Tu pat nojaust nevarēji, ka tu dari kaut ko ne tā. Bet tu visu citu dari tiešām pazemīgi no visas sirds, ar vislabāko nodomu. Un tad, kad tev atnāk un iespļauj sejā un pasaka, tu esi lohs. Bet tev ir bijis tā kādreiz. Un tajā brīdī abās šajās piemēros, ko es jums saku,
visos 3 piemēros. Es varu likt roku uz sirdi, es tiešām no sirds negribēju neko sliktu. Un es pat nenojautu, kad kādam varētu nepatikt, vai ka es kaut ko daru nepareizi. Jo es ticu, ka svētais gars viņš tev vienmēr pateiks priekšā. Un tajā brīdī, kad es sēdēju ar viņu tajā kafijas randiņā, es sapratu, ok, mēs vairs netiksimies. Mēs vienkārši vairāk nekomunicēsim. Jo es tiešām jūtos mierā, es jūtos labi, man nav pārmetumi pašai iekšēji sev. Bet ja tev liekas, ka esmu pārāk vulgāra, tad es nezinu, vai mums tālāk ir jākomunicē. Tas ir mans uzņēmums, tas ir mans bizness. Man patīk dekoltē, es no tā nekaunos. Un tā ir tāda daļiņa no manis. Un pēc tās reizes mēs pārtraucām komunicēt, jā. Tas nemainīja faktu, ka mēs turpinājām attīstīties, augt un visādi citādi. Vienkārši tajā brīdī mums nesaskanēja tās negluži vērtības, tas redzējums un that's fine. Tā kā tagad mums ir atsākušās labas attiecības, tīri darbā, un mēs spējam viens otru tolerēt, bet un ir to mēs tā kā ir kaut kādas līnijas, tādas vadlīnijas, par kurām mēs nerunājam. Ko es ar šo visu to gribu teikt? Ka, ja tavā dzīvē notiek šādas situācijas, savaldies, nespļauj pretī, necenties nevienam neko pierādīt, nebļauj ar bazūni. Tad, kad man pārmeta visas Latvijas priekšā par lietām, par kurām es zināju, ka es neesmu neko sliktu izdarījusi, man bija miers sirdī. Un es atceros, kad es izteicos par viendzimumu laulību, par to, ka man tas nav pieņemami, man kā Elīnai Didriksonai. Un kad 40% man vienkārši joprojām, man liekas, spļauj logos. Vismaz Valdemāra ielā tas tā bija. Es zināju, ka mana sirdsapziņa ir tīra. Nu, tā kā es nevienam neko pār neesmu nodarījusi. Un es domāju, Dievs, ja tu pieļauj, ka mani šādi izņirgā, es ticu, ka pienāks laiks, kad tu mani aizstāvēsi. Un es palikšu uzticama, nevis es iešu pati karošu, filmēšu storijas, iešu pretī apkaunot, atbildēšu komentāros, bļaušu un centīšos visām varēm pierādīt, ka tā nav taisnība. Dievs negrib, lai tu karo. Ja tu karosi par savu situāciju, viņš vienkārši paies malā un pateiks, zini, mīļā, tad, kad tu beigsi un tev vajadzēs man palīdzību, pasauc, es tepat būšu. Dievs pieļaus tavā dzīvē daudz šādas situācijas. Viss ir atkarīgs no tavas sirds. Un vai tu joprojām paļausies uz Dievu? Pateikdama, jā, Dievs, bija šāda situācija, jā, es kaut kur esmu kļūdījusies, bet tu redzi, kungs, manu sirdi. Tas nebija tīšu prāt, es pat nenojautu. Dievs aizstāvi mani. Un man tiešām ir bijis tā, ka tāda sajūta, ka vienkārši zeme tulītās sabruksēs kauna, un kad liekas, ka viss ir tik sūdīgi, un tu pat to neesi nojautis. Bet Dievam rūp tavs sirds un tavs sirds stāvoklis. Viņam rūp. Viņš tevi aizstāvēs. Un zini, tad, kad viņš aizstāvēs, es tev apsolu. Tu pat iedomāties tādu scenāriju beigas nevarētu. Un tā bija. Man bija sirdī miers, un es līdz šim nekad neesmu svētījis cilvēkus pat pēc šādiem strīdiem. Man vienmēr bija tāda, man bija jāiemācās vispār turēt tādu neitrālu pozīciju. Bet tiešām šajā reizē man bija tik ļoti, es biju tik pazemīga un es teicu, Dievs, tu redzi manu sirdi. Tu redzi, cik nesmuki rīkojās pret mani. Es nebiju vainīga. Mēs varam īstenībā kopā lūgt. Ja tev ir bijis kādreiz šāda situācija, tu zini, Dievs, kad es neesmu vainīga. Un šī situācija nav manis cienīga. Bet kungs aizstāv tu mani. Ja tu esi kaut reiz jutusies apbižota, paņem šo kā piemēru. Tas reāli strādā. Manā dzīvē esmu redzējusi tik milzīgas lielas uzplaukums dēļ tā, ka Dievs esmu pagājis zem tavas spārna, zem tavas azotes, tavā klēpī ietinusies, Dievs. Tu esi teicis, neviens ļaunums tev netic, nec kāda nediena tuvosies tavai teltī, jo viņš tevi turēs savās rokās. Ka tu varēsi staigāt par lauvām un čūskām un samīt visus ļaunos lauvas un savus ienaidniekus, jo tu esi viņa bērns.
Un viņš tevi aizstāvēs tā, kā neviens tavs vārds, neviens tavs darbs, neviens tavs arguments nespēs tam stāvēt pretī. Es tev to varu garantēt. Un tava uzvara nāks tik spoža un tik liela. Vienkārši uzticies. Zini? Tas, ka tu piedzīvosi bailes un neziņu, tas ir fakts. Un tev nav jākautrējās no šīm sajūtām. Tagad pēdējā situācijā es tiešām samīzos, jo bija ļoti neforša situācija. Draudēja un visādi citādi, bet es tā nodomāju, Dievs, ja tu man esi devis šo laulību, ja tu man esi devis šo darbu, ja tu man esi devis šos kolēģus, šo biznesu, tad man nav jābaidās. It īpaši es katru dienu staigāju tavā priekšā. Un ja tu man esi to visu devis, man arī nosargās to. Un dos man gudrību, kā rīkoties. Un ja vajadzēs, es pazemīgi aiziešu atvainoties. Ja vajadzēs, es aiziešu, uzdāvināšu cilvēkam vēl kaut ko. Es būšu viņam par svētību. Un tas ir baigi grūti īstenībā. Tas ir nolikt uz celīšiem. Un ja tu man pateiktu, ka es tāda būšu pēc pāris gadiem, es to nekad dzīvē nenoticētu, jo es esmu ļoti spītīga un man vienmēr vajag pierādīt savu taisnību. Bet tas nav pareizi. Tu esi cienīga, lai būtu zem Dieva paspārnes. Tev nav pašai jācīnās. Viņš, lai rūpējās par tavu reputāciju. Un viņš, lai parāda, kurš būs uzvarētājs. Varbūt nenotiks uzreiz, bet saglabā savu mieru un neaptraipi savas rokas par situāciju, kas nav tevis cienīga. Esi augstāk par visu. Paldies, ka tu klausījies un tiekamies jau rītā.